Aizvadītās nedēļas nogalē uz starta līnijas Kandavas kartinga trasē stājās 30 daļā dzimuma pārstāvis, lai pierādītu, ka sievietes prot braukt nevien ar auto, bet arī ar šo mazo un sparīgi rūcošo braucamo kartingu. Par kartingu, es domāju, tas ir tieši tas pats, kas kā pie autostūras. Es pat arī uzskatu, ka 70% no sievietēm nemāk braukt ar mašīnu. Es sev pieskaitu pie 30%, bet tā ir ikdienā. Bet ikdienā es sastopos arī ar daudz vīriešiem, kas brauc daudz sliktāk par sievietēm. Tā kā, manuprāt, tas nav šķērslis mums. Mēs varam visu. Sacensību dalībnieču rindās ir daudz skandavnieces. Tas gan nevienam nav pārsteigums, jo braukšana ar kartingu šai pusē ir populāra jau kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem, kad tika izbūvēta arī trase. Dāmu kausa izcīņā līdzjutēju pulciņā redzam arī vīri, kuri ar šo sporta veidu ir draugos jau vairākus gadu desmitus. Pieredze ir diezgan bagātīga, jo tika braukts 25 gadus ar kartingu. Un tad bija kartings, bija padomi laiki. PSRS sastāvā tika braukts un Latvijas izlasē tika braukts. Braukšana jau praktiski nav sevišķi izmainījusies. Tāpat, kas bija tad, tas arī tagad. Vienīgi tehnika mazliet savādāka. Šeit ir īres tehnika, kā teikties sacējiem. Tad izsacīkšu tehnika ir daudz stiprāka, ātrāka. Pat līdz 160 km/h. Raugoties uz meitenēm ar pieredzējušu aci, tūdē tiek pamanīts, kurai pieredzes gana, bet kurai vēl daudz jātrenējas. Vien trases darbība pēdējos gados gan tā mazliet apsīkus. Sezonas laikā notiekot vien 3 līdz 4 sacensības. Šoreiz man jāsaka, varbūt tas nav atkarīgs no pašvaldības, jo trase ir privāts īpašums. Un lieta ir tāda, ka tomēr, ja Kandavas trase skaitās oficiāli nodota eksploatācijā, tad arī es domāju, ka viņi atbilst visam, bet ir daži tomēr šķēršļi, kur iedzīvotājiem nepatīk tas, kad ir šīs, sauksim, troksnis. Bet, tāpēc varbūt arī šogad šī trase netiek izmantota tādā apjomā, un, teiksim, kā varētu viņu būt arī noslogot. Paši braucēji uzskata, ka brēka ap trokšņa līmeni, ko rada kartingi, ir sacelta pārlieku liela, jo trases šeit ir jau 40 gadus, un agrāk brauc daudz lielāki un skaļāki kartingi. Šķēršļus lieka dēļ trokšņa. It kā iedzīvotājiem traucē, bet es uzskatu, ka tas ir tā mazliet pa daudz ņemts. Kandavas dāmu kausa kartingā tika izcīnīts jau 3. reizi, un šogad tas aizceļoja pie kandavnieces Elīnas Ozolas. Pagājušo gadu bija 2. vieta. Nācās mazliet iespringt un pacīnīties, tikt ar sevi galā, lai 1. būtu atkal. Nākamgad plānots sacensību sarakstu papildināt arī ar veterānu čempionātu, bet ar klusumu mīlošajiem tikšot meklēts kompromiss, jo šādu sporta bāzi atstāt tukšu vienkārši nedrīkst. Sandra Leitāne, Zana Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.